Rīta kafija LV Svaigas aktuālas ziņas un no neziņas nemiņas. Rīta kafija LV Sveicināti Rīga TV 24 skatītāji, Rīta kafija.lv sekotāji un Coffee Tower fani. Šodien esam ciemos pie Ivo Puriņa. Jā. Tu esi šamanis, tu esi burvis vai kā? Vienkāršāk mēs tā saucam Tolteku līnijas burvis, tā būtu pareizāk. Un man ir komandas biedri, ar kuriem strādāju, kas zināmā mērā, kurus arī ceļš, kā saka, izvedis, ka manus sabiedrotos dzīve atsūtījusi pie maniem. Mēs ar viņiem strādājam, mēs cenšamies cilvēkiem kaut ko atklāt, saprast sevi, saprast laiku, atrast sevi. Un kāpēc Tolteku līnijas burvis, ja tā teikt, maks tā augstprātīgi skanis, nemīl lietot tādus vārdus. Tāpēc, kad šamanis ir kaut kas tāds, kas it kā nostāda kā pretēji kristietībai. Es esmu kristietis, katolis. Un Tolteka tas nozīmē kaut ko to pietuvinātību kristietībai? Nē, tas vienkārši Tolteku līnijas tie ir zināšanu glabātāji, kur praktiski cilvēki par viņiem zina, kad viņas saglabājušās bija Meksikā, Gvatemalā, no tā cilvēki zina par viņām. Un pat cik šīs zemes, kā saka, iekaroja dažas zināšanu līnijas, viņas saglabāja, kā saka, tādu šamanisko dabas spēku tradīciju. Dažas pieņēma kristietību. Kristietība, tas ir, piemēram, manas līnijas, tradīcijas ietvaros. Mūsu līnija, viņa ir tā, kas pieņēmusi kristietību, man nekādu pretrunu nav. Man ļoti patīk Jēzus Kristus tēls. Viņš būtu laikam visnērtākā personība vēsturē, jo praktiski mēs jau nedzīvojam pēc tā, ko viņš ir teicis un ko viņš ir centies līdz cilvēkiem aiznest, un tie, kas uzdrošinās tulkot viņa vārdus no augstām kancelēm, arī kaut kā saka, īsti neatbild tā, kā viņš ir ļoti neērta personība. Un pat cik šamanisms, un ja mēs tā runājam, maģija, viņa tāpat ir ārpus sociālās nosacītības. Un Jēzus Kristus bija tas, kas pagrieza drusciņu cilvēkiem to skatu, parādot, kad ir citi atskaites punkti nekā nauda, nekā status, sociālā nosacītībā. Tāpēc manā uztverē, kā saka, būt šamanim un ticēt Jēzum Kristum, tas ir ļoti harmoniski. Jā, jo izklausījās sakot, ka tas ir tādas nesavienojamas lietas, jo man liekas, ka baznīca iebilst pret burvis, tu saki, pret buršanos, pret tādām lietām. Teiksim tā, kad es pat nezinu, kā nosaukt. Tad pareizāk būtu teikt zināšanu glabātājs. Es pats eju pie Bikstēva, kādreiz aizēju, aprunāties pie katoļu mācītāju. Viņam ir savs viedoklis, bet viņš arī saprot, ko es daru, jo viņš ir cilvēks, kas kalpo Dievam, un viņš uzskata, ka galvenais jau ir tas, ko mēs šeit jūtam, cik mēs patiesi esam, cik mēs neliekuļojam. Mēs, piemēram, cenšamies paskaidrot, kad viss ir vienots, saprot uz šīs pasaules, kad nav pretrunas starp astroloģiju, astronomiju, fiziku, ķīmiju, cilvēka uzbūvu, visiem pasaules likumiem un okultismu. Nav nekāda okultisma. Tie ir kaut kādi vienotās pasaules likumi, kas strādā. Mēs ar tevīm runājam, kā saka šodien, un notiek enerģētiskā saslēgšanās, enerģētiskā pieslēgšanās. Es pieskaņojos tev, tu kaut kādā veidā sāc domāt drusciņi citā režīmā, nekā domāju pirms 15 minūtēm. Tā ir enerģētiskā saskaņošanās, drusciņi cits režīms parādās. Un mēs cilvēkiem paskaidrojam, kā šie likumi strādā, kā praktiski mēs ar savu apziņu, ar to, kā mēs skatāmies, domājam, varam ietekmēt to, kā mēs jūtamies, veselību. Kad jūtas pat var kontrolēt, cilvēks Tolteku tradīcijā ir tā, ka jūtas kontrolēt var. Ir tādas lietas, ko Dievs, kā saka, atsūta no augšas, ko mēs nevaram kontrolēt. Tā ir mīlestība, ko mums visiem dāvina. Es jaunajā gadā ļoti gribētu novēlēt cilvēkiem
pēc iespējas vairāk cilvēkiem satikt īstu mīlestību, jo tas ir vienīgais, ko mēs nekontrolējam, kas nāk kā dāvana no Dieva. Kaislības, ka mums kaut kas iepatīkās, ka mēs kaut ko gribam, ka mēs esam aizvainoti, var kontrolēt. Un ja mēs to iemācāmies kontrolēt, un saprotam, ar kādiem mehānismiem to kontrolēt un kāpēc viņas rodās, katra diena savas enerģijas ienes, un šī baltajā krēlītē būs viena enerģija, sarkanajā cita, katra savas. Un cilvēks saprot, kāpēc viņas rodās, un viņš jau var kontrolēt. Un ja viņš, kā saka, kontrolē, tad viņš patiesībā sāk mazliet jau šī dzīvē justies mazliet kā saimnieks, kā tas, kurš nosaka savu dzīvi, kā tas, kurš nosaka, kad viņš veido. Un mēs it kā cenšamies cilvēkam paskaidrot, paklau, dārgais, tu pats savu dzīvi vari veidot. Ar to, kā tu domā, ar to, kā tu jūti, tu visu pats vari veidot. Un tādā ziņā es pats ļoti nosodu tādas lietas, kad ir cilvēki, man nav tiesība nosodīt, bet, teiksim tā, man nepatīk. Kad cilvēkam iet slikti un viņš atnāk pēc palīdzības, viņam saka, jā, jūs jau esat, kā saka, labs, bet tur ļaunā acis vai kaut kas tam līdzīgs jūs noskaudas. Ienaidnieki, visur, un mēs jums palīdzēsim, jūs tik naudiņu, saprotiet, atstājiet. Tas ir muļķīgi, jo tad uzreiz tāds ļoti jocīgs jautājums, jo tagad mēs dzīvojam diezgan grūtā laikā. Un šis laiks ir kā eksāmens, priekš ļoti daudziem. Un pirmais jautājums, kad kādreiz man nākas saskarties ar cilvēku, un es redzu, viņš tāds jau iecapies, viņš atcīms ārprāts, viss, kā saka, tik slikti. Pirmais jautājums ir tāds, es saku, paklausies, gribēju tikai vienu lietu pajautāt. Praktiski es saprotu, slikti, grūti, tur tas un tas notiek. Tas, kas tevī notiek, taisnīgi vispār ir. Ja viņš saka netaisnīgi, tad mēs nemaz, kā saka, strādāt, kā saka, nesākam, jo te es no sākuma paskaidroju, kad paklausies, divi jautājumi, viens vai taisnīgi notiek, otrs vai tu tici Dievam. Ja cilvēks pasaka, kad viņš tic Dievam, un tās problēmas, kas radušās viņam ir netaisnīgi, tad viņš nonāk tādā disonansē pilnīgi garām. Jo, ja tu tici Dievam, kad šī pasaulē nekas nejauši nav, kā ar tevi kaut kas var netaisnīgi būt, tad tu uzskati, ka tur augšā lūdzu, plānprātiņš sēž uz māju, ja tev netaisnīgi, ja tu tāds saproti labs. Kaut kādā veidā, tāpēc mēs sevi saucam par tādiem, varētu teikt, par zināšanu, kā saka, glabātājiem. Efektus, ko ar šīm zināšanām mēs dažreiz darām, cilvēki uztver kā tādu burvestību, maģiju. Un patīk viņiem tās saukt, patīk saukt Ivo Puriņu par burvinu, Dievdievu, sauciet. Tu neapvainojies. Es neapvainojos katrā ziņā. Skaidrs. Cik kā, labi, tu saki, ka viss ir to, kā mēs domājam, kā mēs darām, viss, kad tur augšā tas tā atgriezeniskā saiti kaut kāda notiek, vai ne? Redziet, kas par lietu, kā saka, galvenais ir. Kas ir tas kalendārs un ko mēs patiesībā mācot to kalendāru un ko mēs stāstam cilvēkiem? Nonāk pie viņa patiesās būtības, pie savas sirdsapziņas, pie dvēseles balss, kā saka, to, kā tu jūti. Es esmu pilnībā atteicies no astroloģijas, ja man vajag kaut ko specifiski apskatīties, es taro kārtīs apskatos, bet astroloģijas vairāk nelietoju, tāpēc, kad esmu sapratis un esmu ļoti daudz strādājis kā astrologs un esmu sapratis, kad astroloģija praktiski nerunā par to cilvēku, garu, par cilvēku būtību. Par ko runā? Astroloģija runā par to raksturu, tas pat nav raksturs. Tas ir tas, ko mēs esam, ko mums uzspiedusi ir vide, zīmogu. Tas ir, ko mums iestāstījusi apkārtējā pasaule, ka tie esam mēs. Savu raksturu, savu dvēseles būtību cilvēks iegūst, tas ir kaut kas cits, par to runā katrai dienai savu enerģiju. Kad atnāk, mēs bijām mātes vēderā. Mēs ienācām, katrs cilvēks nes tādu dievišķo enerģiju, dvēseles aspektu. Un šis sakrālais gads ir 260 dienas.
Un 260 dienas bērns attīstās. Un tad, kad atnāk tā diena, kas ir viņa enerģijas diena, notiek sinhronisms, un pasaule izvelk ārā bērnu no mātes miesām. Un tāpēc šamaņi pēc tās dienas zina, kas viņš ir par enerģiju. Dienu glabātājs, viņš zina, viņu tā diena izvilka, viņš nes tādu dieva aspektu. Nu, viena no 20, kā, šeit ir, viņš nes tādu dieva aspektu un sevī. Tas ir viņa talants, tas ir viņa spēks, tas ir, varētu teikt, Navales, viņš angliski tulkojas vienkārši power. Vienkārši power, cilvēka spēks. Jauda tāda, jā. Un viņš jau ir cilvēkā no dzimšanas, sieviete staigā, viņai mainās gaumi, viņai mainās ēšanas paradumi, tāpēc, ka viņai jau cita enerģija ir. Tas, ko astroloģi rēķina, tas ir karmiski apstākļi, ar ko mēs, piedzimstam. Kādi mums būs vecāki, karmiski nolemts, kā pret tevīm klases biedri attieksies, kā darba biedri, vai priekšnieki mīlēs vai nemīlēs, vai tev būs glīts rokraksts vai neglīts. Saproti, kā viss tas veidosies, kā tev ietekmēs vide. Un es saku tā, ka praktiski tā ir tā vides ietekme, kas mums šo patieso garu salauž. Ieliek mūsu matricā, praktiski, aptēš. Zini, visus aptieši tādus šķautnējumus. Kā mēs sakam, kas ir tā astroloģija? Tas ir iedomājies, tu piedzimst šajā pasaulē, tad ar 12 spoguļiem, nonāc. Un tādī spoguļos tu skaties, no viena spoguļa saule spīd. Piemēram, tur saule skorpionā, vai strelnī, tu skaties, man no skorpiona saule. Tu skaties, tādī spogulī un, attiecīgi, tādā spogulī skaties, tu redzi sevi caur šī spoguļa, mazliet, izkrop, bet tas viss ir, tas viss ir muļķības. Vienkāršāk pateikšu tā, ka mums dzīvē ir nolemts, ka mēs kaut kādā vidē piedzimstam. Un tās vides iespējas, kurā mēs dzīvojam, viņš arī uztaisa mums to raksturu, kas mūs patiesībā padara vājākus. Aptieši. Mūsu tradīcijā mēs cenšamies līdz cilvēkiem, kā lai to pasaka, ziniet tā, ka izvilkt to enerģiju, lai tu sajustu savu īsto poweru. Uzreiz saproti, man te iestāstījuši, ka es bailīgs, man te iestāstījuši, ka es kautrīgs, man iestāstījuši, ka man ar sievietes mani nemīl, man iestāstījuši, ka es puišiem nepatīku, man iestāstījuši, ka man dzimtas karma, un viss tas ir iestāstīts, un cilvēki tam tic. Un teiks, kā es smējos, es saku, mums patīk zodieka zīme kaklā uzkārt, un tas ir tāpat kā slimības vēsture. Ja es esmu, slims ar gastrītu, tad es esmu nelielos ar slimības vēsturi kaklā, jā, man ir gastrīts. Un kāds varbūt, es vēlreiz saku, ka es nekādā gadījumā negribu teikt, ka astroloģija nav vajadzīga, vai tad ārstam nav jāzina slimības vēsturi, bet pēc viņas savādāk jāpieiet. Es jau tā uzdrīkstos runāt, tāpēc, kad esmu pats bijis astrologs un astrologu konferencēs uzstājus un visu, un kā zinu tematu, tas ir, es nerunāju par lietu astroloģiju, es saku, slimības vēsturi ir jāzina, bet ir jāsaprot, kam šī, realitātei vieta. Kāpēc uzskatu astroloģiju par sliktu? Iedomājies, tev jālido, piemēram, ir uz Meksiku. Tev nopirktas biļetes jau iepriekš, un tev nav variantu samaksāt jau turp atpakaļ. Un tagad atver, astroloģisko prognozi un lasi tur dienas likta lidojumam ar lidmašīnu. Priekš kam tev tas palīdzēs? Tieši otrādi, ja izlasīs šo slikto prognozi, 100 lidmašīnas pasažieri, un viņi visi sāks kolektīvi baidīties. Pastāv iespēja, ka lidmašīna nokritīs. Priekš kam tas vajadzīgs? Mūsu tradīcijā ir tā, ka nav labu vai sliktu dienu. Tradīcija ir tā, katra diena nes savu poweru, savu mesiču. Māksla ir viņu noķert, izmantot, lai tas powers, ir tevī. Un pamēģināt uzķert, ko tev diena grib pastāstīt, Teiksim tā, mēs uzskatām, ka tās dienu enerģijas, gandrīz kā Dievs ar mums runā, stāsta, kaut ko jaunu uzzina, kaut ko par sevīm atklāja, kaut kādus jautājumus atrisina. Tev atved cilvēkus, pie tevīm diena, un tu jau zini, kas viņiem jāsaka. Dienu enerģija vienkārši, tu zini, kas jāsaka.
Un tu zini, baigi prikoļni dzīvot, ir, kā saka. Jo lieta ir tāda, ka tu nekad nezini, man ir kāpēc Forrests Gumps patīk. Zini, ar to konfekšu kasti viņš sēdēja. Asortī, kur viņš teica, asortī konfektes, viņš saka, tu nekad nezini, kāds pildījums būs konfektē. Un, tā diena ir tā, ka tas tā konfekti. Kā konfekti. Un mēs tieši pret tā dienu attiecamies. Paņem dienu, kā saka, un tu nezini, kāds pildījums. Un atnāk diena, tu, šitāds te ir. Dažreiz rūks, dažreiz sāp, jāizlaist ar sauri. Dažreiz tā iet tanī dienā tās enerģijas tādas, ka tev, zini, tā līdz iekšām visu izvēlk. Tu saproti, kur tu esi tāds maita egoists, ka iedomājies no sevīm, nesko dienu visu atsec. Pēc to tu vakarā saki, par šitādu pilienu gudrāks paliku. Tā ir tā dienu glabātāja, tāda misija. Man jautājums par to, ka es tā pēdējā laikā mēģinu savu dzīves uzskatu veidot pēc tā, ka jā, ar mani kaut kas notiek, pieņemsim, šķietam slikts, kaut kas notiek. Tad to necensties uztvert, kā tas tiešām ir kaut kas slikts, kas ir noticis. Es to mēģinu tūkot, kā es kaut ko jaunu iemācos, tas varbūt mani pasargāja no kaut kāda lielāka nelaimes, kas var notikt. Kā tu skaties uz šīm lietām, tām lietām, kas notiek ikdienu, tā diena to pildījums, un tas pildījums ir tādās ziepēs, ka... Dievs divas lietas dara. Viņš mūs vai nu atalgo, vai nu māca. Kas konkrēti, kā saka, notiek tev, pie kā saka, tu dotajā momentā strādā. Tev ir viena lieta dzīvē, tas, ko es, kā saka, redzu, ka tev ir viena lieta, tev svarīgi ļoti, kā saka, stabilitāte materiālajā pasaulē, bet tev viņa ir jāiegūst, kā saka, pateicoties zināšanām, jo praktiski reāli tev stabilitāte dod status un zināšanas, un māka kaut kādā, bet dotajā momentā tev viņas ir, ka šis te stabilitāte jāpelna ar darbu, tanī pašā laikā tev pakāpeniski pārmaiņas, kas jau sākušās, cik es tā redzu, jūtu, tev sākusi drusciņi vērties vaļā atmiņa, es to saucu par atmiņu, pārsvarā cilvēki guļ. Tas ir apmēram tā, ka tu pēkšņi saproti, ka tu kaut ko zini, kā saka, māķi, bet tu nezini no kurienes. Tagad daudzi cilvēki mostās iepriekšējo dzīvi pieredzi, dvēseli pieredzi nāk. Tas ir ļoti interesanti, kad cilvēki viens otru atmodina. Zini, kā tas notiek? Praktiski atmodināšanas tehnikas viņas nav tik sarežģītas. Tradīcijā tu pārvaldi, kā saka, maģiju, mazliet, ja tu zini par enerģijām, var skatoties acīs mēģināt cilvēku atmodināt. Un nav obligāti jābūt tā, ka tu to cilvēku esi saticis iepriekšējā dzīvē. Baigi tuvu. Lieta ir tāda, ka mums to dzīvi ir bijis tik daudz, kad nekad tā nav, kad mēs nekur neesam kontaktējušies. Un tur var nostrādāt, zini, kā mašīna, gaņa īsti, un cilvēks saprot, jā, kaut kas, kā saka, ne tā. Lieta ir tāda, kad tu esi sācis, kā saka, mosties, un tāpēc tev rodās, kā saka, zināmā veidā, kā saka, diskomforts, ka tu esi sācis, apziņas atmošanās. Es neko nemaisu, vienkārši iedomāju apskatīties. Tu esi sācis mosties. Un līdz ar to, kā saka, tevi presē, tāpēc, ka daudzas lietas, kuras līdz tam, kā saka, tev sanāca baigi, kā saka, ērti, viņas parādās traucējumi, tā kā smiltis zobratos. Reāli, kā saka, dzīvē tu lietas dari smiltis zobratos, kā saka, buksēt. Jautājums priekš kam, kā saka, buksēt. Atvaino lūdzu, ja tev jāpāriet, kā saka, uz nākamo stāvu, saprot, šī dzīves, uz nākamo stāvu, tad kā Dievs ar tevi pasteidzināt, tur uzrāpties augšā? Viņš vienkārši saka, ka tevi tur močī tenī stāvā, kur tu esi tikmēr močīs, kamēr paliks neērti. Un pat, ja tev nebūs neviena tur zilnieka, kas pateiks, kura durvis jāiet, tad uz intuitīvi cilvēki atrod tās durvis uz augšu. Galvenais ir saprast to, ka ja tevi močī, tad parasti tevi uz augšu grib pacelt. Ka tas ir labi, ja? Ka tas ir praktiski gudri. Kad ir grūti, saprot, tas ir labi. Ir viena lieta, ir cilvēki, kurus nemočī, bet tas ir bēdīgāks variants. Tur ir divi varianti. Vai cilvēks dzīvē ir sevi pilnībā realizējis? Absolūti. Tad, kā saka, tad
tad es iešu pakonīšos kā guru, saproti, un vismaz pastāvēšu viņa gaismā, saproti. Un otrs variants ir tā, ka tur augšā Dievs pasaka, ka ar to vispār nav nekas darāms, tur nav jēgas močīt. Lai viņš noeksistē līdz tai kastītei, kad izslēgs un ieliks kastītē, un tad varbūt nākošajā inkarnācijā, varbūt kaut ko būs vērts darīt. Pagaidām, lai nodzīvo. Tas ir tas gadījums. Tā kā, kad močī, tas nemaz nav tik slikti. Tad nākošais gads, kas būs, kā saka, ļoti vienkārši lieta. Saprotiet? Mēs ar tevim runājam. Kas būs nākošais gads? Redzi, kā saka šeit, kārts, kā saka radītājs. Radītājs nozīmē to, ka visi gaida, ka es tagad pateikšu, ka būs tāds mēnesis, tas būs grūtāk, tas būs, vieglāk. Es pateikšu citu. Arī iziesim no sociālās nosacītības. Nākošu gadu ļoti liela daļa no cilvēkiem atcerēsies savas iepriekšējās dzīves, bet tā nebūs tāda atmiņa, kā jums liekas. Nav bijis iepriekšējās dzīvēs tik daudz Kleopatru un Cēzaru, kā runā. Tad vēsturē neietilptu visi Kleopatras, Cēzari, mazākais karalis Artūrs. Nē. Vienkārši jūs sapratīsiet, ka šis ir viena no kārtējām sērijām. Ja domājieties, kāds cits atskaites punkts, ja jūs saprotat, ka jūsu piedzimšana un nāve, tad tikai maz tāds kadrs tādā bezgalīgā filmā. Daudzi no jums to sapratīs. Un otrais, nākamgad neviens par jums neparūpēsies. Ne valsts, ne vecāki, ne brāļi, ne māsas, ne rādi, neviens par jums neparūpēsies, jo visiem pašiem svils personīgā pakaļa. Un tas ir vislielākais pluss nākamgad. Jo nākamgad katrs ir savas dzīves, kā saka, radītājs. Kas ir vislielākais pluss, kad mūs neviens, kā saka, neparūpēsies par mums? Tur ir apgrieztais. Mūs neviens neuzmanīs, jo visi būs tā aizņemti ar sevi, kad uzmanīt, vai mēs darām īsti tā, kā gribētu apkārtēji. Izmanto iespēju. Tevi nākamgad apkārtējā vide neuzmanīs. Ja tev radas kaut kāda radoša, kā saka, ideja, kaut te viņa pilnīgi iziet ārpus sociālās nosacītības un tā kā pieņemts ir. Tu nākošais gadu viņu vari izbīdīt, realizēt un vēl gūt no tā kaut ko, mums visiem vajadzīgs par ko dzīvot, gūt no tā kaut ko dzīvot. Tāpēc, kad nākamgad būs visi tik aizņemti, kā saka, ar sevi, kad uzmanīt, ko otrs dara, nevienam nebūs laika. Un tas, kuram būs vairāk šīs radošās iniciatīvas un iedvesmas, un kurš sapratīs, ka patiesībā viņam ir brīvas rokas, un kad tas, ka cilvēkiem pret kaut ko ir aizspriedumi, tā nav viņu, kad kāds man teiks, aizspriedumi, ko teiks tev uz antisociālu rīcību, cilvēkus, kā saka, musina. Lieta ir tāda, kad atcerieties, tas, ko cilvēks izdomā kā radošu aspektu, viņš vienmēr ir saskaņots ar, kā saka, viņa sirdsapziņu, nerakstītie likumi. Nerakstītie likumi vienmēr saka, kā saka, tādu lietu. Šī pasaulē, ja tev kaut kas patiešām vajadzīgs, un ja 3 cilvēki iegūs no tā, ko tu dari, tu vari atrast priekš tā resursus, lai tu to varētu attīstīt. Ja no tā, kā saka, iegūs 3 cilvēki. Ja tu šī pasaulē pieņem, kad tev ir vienkārši, ka šī pasaule ir spēle, un tu vienkārši gribi, kā saka, uzspēlēt, apskatīties, kā saka, kas sanāks, kas sanāks. Tad nākošais gads ir tāds, kad var daudz kas sanākt. Tādas lietas, kad pēc gada tie draugi, kas ar tevīm iet uz vienu un to pašu darbu, papīrus parakstīt vai pārnēsāt vai maksimā pie kases aparāta pēc 2 gadiem tevi nepazīs. Atbraukuši no Floridas, iedeguši. Tāpēc, ka to nākamgad var izmainīt. Bet ar vienu noteikumu. Ja tu attiecies to kā pret spēli, tas ir apmēram tā.
tu piesēdies pie spēles un tu pieļauj, ka tev nekas var nesanākt un ka tu iekritīsi vēl dziļākā bedrē. Bet tu pieļauj, ka var sanākt un tu pacelsies. Un nākamais gads, šī diena ienes tādu enerģiju, lai uzdrošinātos uzspēlēt. Sliktāk jau tāpat nebūs. Atcerieties, mīļie, nekas nevar būt sliktāk, kā sēdēt šī krātiņā un iet pa perimetru. Tink, 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 šādas mocībā arī beigsim. Man patīk, kā tu pateici, ka sliktāk tāpat vairs nevar būt. Labi. Paldies. Rīta kafija LV.